Ar Liepājas Metalurgu uzvar 1-0. Sāksim varbūt ar viesu komentāru par šo spēli. Озерни. Ну, результат не устраивает. Да, начало первого тайма не устраивает, все остальное по борьбе, особенно по второму тайму, да, когда там соперник за центр поля пару раз только выбежал, да, это настраивает на оптимизм. Считаю результат, ну ничего, мы точно должны были сыграть, и, как минимум. Где-то не хватило везения, да, может быть, где-то в прошлых играх это везение было, да, сегодня. Главная игра, хороший соперник, еще одна впереди игра будет дома, думаю, определяющая, поэтому ребятам благодарен, все бились, все старались. Всем сказал спасибо, готовимся дальше. Dmitri, mūsu komentārs. Ļoti svarīgi 3 punkti. Un es domāju tā, ka katra komanda ir savs plāns uz spēli, ja. Un es domāju, ka ja bumbu pretinieks kontrolēja, bet viņam pirmā puslaika nebija neviena momenta, izņemot to, kas bija Tarasovam pēdējais sekundes, kad mums ir traumu dabūja Savalnieks. Mums tas bija tāds trieciens, jo tas ir mūsu atslēgas spēlētājs, kā arī šodien spēle parādīja, ja. Tas ļoti ietekmē mūsu spēli arī otrajā puslaikā, bet pirmajā puslaikā mums bija tāda momenta, ka pretiniekam nebija neviens. Ja, ja būtu realizējuši savas iespējas, ik sevišķi Kameša un Karlsons, tad spēle varbūt arī būtu beigusies. Jo, kaut gan mēs arī kā 3-0 vadībā ar mums, kad mēs spēlējam, kad dzīvrādi, kā spēle varbūt nebeidzās, bet tāpat tie momenti bija. Es teikšu tā, kad mēs bijām pāri centram, tad tas bija ļoti bīstami. Ja, pretinieks bija mūsu pusē ļoti daudz, bet tas nebija tik bīstami. Es domāju, ka tas ir mūsu nopelns. Ja. Bet, protams, ka tas ir pretinieku nopelns. Mēs spēlējam ar vienu no pretendentiem vismaz uz medaļām. Tas ir normāla situācija, kad mēs vairāk sākam aizsargāties, izlaidām vēl uzbrukošo pusargu vietā aizsargājuši spēlētāju Mežu, lai arī noturētu savu pārsvaru. Ja. Ar Girtu meistarību mēs arī varējām skaisti vārds beigās iesist. Es domāju, ka tas ir tāds klasiska spēle starp divām līdzvērtīgām komandām. Šoreiz mēs uzvarējām un uzskatu, ka pelnīt. Jo es domāju, ka šodienas mūsu plāns, mūsu trumpi, viņi izrādījās veiksmīgāk vai stiprāk uz šodienas brīdi. Jautājumu uz. Mešs izgāja 62. minūtē, ja nemaldos aptuveni tajā. Vai nebija jau mazliet par agru sākt sargāt rezultātu 1-0? Nu, teiksim tā, mēs jau redzējām jau pirmajā puslaikā, ka Ļugam jau nav stiprā pusē aizsargāties. Ja? Un kad mums, tas, es saku vēlreiz, tas ļoti ietekmē mūsu spēli arī Savalnieku zaudēšanu, jo viņš bija tāds kontakts spēlēties. Ja? Mēs izlaidām viņu vietā Fanasievu, kurš ir arī tāds vairāk uz tīrām bumbām spēli. Un mums tas balans jau pavisam bija tāds švaks, vairāk uzbrukošie futbolisti, kaut gan bija skaidrs, ka mums arī jānosargā. Ja? Skaidrs bija, ka uz pretuzbrukumiem mums būs iespējas, tāpat būs, un viņas arī bija. Varbūt daudzreiz mazāk nebija tik spilgti, bet viņas bija. Ja? Bet, un citas iespējas arī nebija, ja bija jālaiž Fanasievu, tad mēs jau sapratām, ka jāskatās un jārēģē pēc iespējas ātrāk. Redzējām, ka jau jālaiž laukumā. Un principā, kad izgāja Mešs, uzreiz pēc tam izgāja Martīnes, tas arī bija ļoti liels faktors. Pēc tam bija daudz standarta situācijas. Es domāju, ka tas, tāds, varbūt neteiksim, šoreiz tas izdevās. Jūs jau tā kā pirms tam zinājāt, ka Martīnes tūlīt nāc ārā? Nē, protams, ka nē, bet mēs reķinājāmies ar to, ka viņš var iziet laukumā. Mēs par to pirms spēles jau runājām, ka viņš var iziet laukumā. Viņš arī nāca uz maiņām pēdējās spēles, mēs to redzējām un zinājām. Tāpēc tas arī nebija mazsvarīgs faktors. Afanasievs izgājis Savalnieku vietā, vai nebija plānots jau pirms tam, varbūt Afanasievu laist laukumā? Afanasievu bija plāns laist laukumā, lai pastiprinātu uzbrukumu, ja tas būs nepieciešams, protams, un Mežu laist, ja būs nepieciešams pastiprināt aizsardzību. Principā tas bija divas tāds, izteikts maiņas, ko varēja gaidīt un ko mēs jau gatavojam. Atkarīgi no tā, kā izveidosies situācija laukumā. Savalniekam nopietns kaut kas, vai nezinu?
Es tā baidos, ka nopietni. Un īstenībā priekš maniem, nu, tas tāds būtisks zaudējums, jo nu, viņi ļoti daudz, kas atkarīgs ir sevišķi mūsu uzbrukuma veidošanā. Nu, viņš jauns futbolists, nu, varbūt viņam pa daudz jau šogad. Viņš jau visvairāk nospēlējušies futbolists šogad no visiem. Varbūt tu esi slodze arī pa lielu, pirms tam viņš nebija spēlējis tik daudz. Nu, trauma. Nu. Rītā viņam būs pārbauda, tad arī zināsim, bet es domāju, ka varbūt arī nespēlēs šogad. Jurģim, varbūt jautājums, kas pietrūka pirmajā puslaikā tieši uzbrukumā, kāpēc varbūt pietrūka tā asuma, bīstamības uzbrukumā? Otrajā puslaikā šajā ziņā Ventspils bija bīstamāks. Скажу так, что мы не совсем разобрались, да, готовились спокойно, да, но не совсем разобрались первые минуты, да, так скажем, провалили эти все моменты и ну, просто не играли низом, не играли в футбол, поэтому конструктивного что-то не получалось, да. Как только мы взяли мяч и брали мячи, да, то есть тогда была и игра, была организация игры и владение мячом, то есть это все, к чему мы стремимся, да, то есть ну, мы разберемся, спокойно обсудим, поговорим, да. Man jautājums abu komandu treneriem nav noslēpums, ka abu komandu treneri vēl klusībā cer, vismaz pirms šās spēles cerēja cīņā arī par zeltu piedalīties. Kā šās spēles rezultāts to ir ietekmējis abiem treneriem jautājumiem? Tās izredzes ir uzlabojušās, pasliktinājušās, kā vērtē? Tas laiks, pēc katras kārtas, ja mēs uzvarējam, tad mums uzlabojas, ja pretnieks zaudē, tad laikam pasliktinājās. Bet, nu, es domāju, ka nu, jo, protams, ka katru kārtu tas teksts, ka visu vēl ir priekšā, tas ir, nu, tāds, viņš paliek tāds, ne pavisam tāds, nevis nopietns, bet, nu, līdz galam taisnīgs. Bet, nu, principā šajā čempionātā tā līdz vismaz kādām 4 kārtām līdz beigām var teikt, ka visu vēl ir priekšā, jo tie rezultāti rāda, ka jebkura komanda, ja, var. Mēs jau tā jau nosacīt pirms tam, kā mēs dzīvojam, mēs domājam, nu, te pazaudēja punkts, tad šī komanda jau necīnīsies, bet paiet 3 kārtas un izrādās, ka visi jau atkal no jauna sākas. Tāpēc es tā negribu pārspēlēt mūsu šodienas uzvaru, viņi ļoti vērtīgi, ja, mūsu situācijā, bet es viņu negribu pārspēlēt, jo pēc 2 dienām mums jau jāspēlē ar Spartaku, kurš šodien neļauj uzvarēt Skonto. Tāpēc mums nav jāpriecājas par to, ka mēs uzvarējam un Skonto zaudē punktus, bet jāgatavojas jau nākamai spēlē. Мы, естественно, потеряли 3 очка, да, здесь, но потеряли 3 очка на выезде. Не скажу, что это какая-то трагедия. Конкурентами, хорошая команда, да, которая борется также за медали, поэтому у нас был сумасшедший график, да, ни у одной команды такого не было, да, поэтому я побаивался. Не просто так, да, мы к этой игре подошли не в порядке, не в лучшем своем, особенно эмоциональном плане. Поэтому борьба вся впереди здесь. Tāpat arī abu komandu treneriem jautājums, tā spēle, kas no pirmās kārtas tika pārcelta tagad uz 3. oktobri, vai tas, jūsuprāt, bija pareizais solis pārcelt spēli tagad, nevis pameklēt kaut kad bija tās rezerves dienas? Pirmkārt, mēs nebijām neviens treneri, kad to pārcelt. Mēs nevaram ietekmēt. Otrakārt, tas nebija mūsu lēmums. Un tas ir, es uzskatu, ka tas ir tāds pavisam citu līmeņu lēmums, jo kad aiziet tādi cilvēki, nu, tad nav jāspriež par to, ka jāspēlē futbols. Uzskatu, ka toreiz mēs vispārējais darījām. Pareizi, kā arī atbraucam, kaut gan tas sagadījies, jā, tas nebija tāds plānots pasakums, ka atbraucam. Tāpēc es domāju, ka te ir futbols un dzīve, viņus nevajag te vilkt paralēlis. Kaut gan skatoties pēc kalendāra tagad, protams, ka tas ir plus mūsu konkurenti. Mums, piemēram, jāspēlē pēc tam pēc 2 dienām ar Skonto, kur nedēļu gatavosies tai spēlē. Skaidrs, ka tas ir. Mēs savā starpā te izreicināsimies, bet viņi gaidīs, kad mēs izreicināsimies. Nu, kā ir, tā ir. Перед фактом поставлены, мы готовимся, она есть игра. Была бы в другое время, мы в другое время готовились бы, поэтому она есть, мы готовимся, знаем о ней. И да, плотный график, да, все это. Может быть, немножко не в равных условиях, да, но